Esiet sveicināti, radio klausītāji! Jūs pašlaik klausāties Adventistu vispasaules radio raidījumu. Ar jums kopā esmu es, Ģirds Jaunzems. Bieži cilvēku ilgas ienākot draudzē, ir, lai arī pārējā ģimene atrastu to pašu, ko atradis pats cilvēks. Reizēm notiek brīnums. Draudzē ienāk vesela ģimene. Šāds ir Rancānu ģimenes stāsts, kurā Dievs katram atsevišķi, bet vienlaikus sirdī modināja interesi par sevi, gan dēlam, gan mammai. Kā un kāpēc šim aicinājumam atsaucās arī pārējie ģimenes locekļi, uzzināsiet Jānas Imakas vadītajā sarunu ciklā Atrasts. Savu stāstu izstāstīs Jānis, Renāte un Tomass Rancāni. Patīkamu klausīšanos! Sveiciens visiem radio klausītājiem no manis, Jānas Imakas. Pēc neliela pārtraukuma esam atgriezušies ar raidījumu Atrasts, kurā dzirdam stāstus par to, kā Dievs cilvēkus ir atvedis pie sevis. Šodien dzirdēsim brīnišķīgu stāstu par to, kā pie Dieva atgriezās vesela ģimene. Pie manis studijā ir ieradusies Rancānu ģimene. Jānis. Sveicināti. Renāte. Labdien. Un Tomass. Sveiki. Rancānu ģimene ir muzikāla. Visi bērni spēlē dažādus instrumentus, kopā viņi ir 4. Rancānu ģimene arī mīl sportot, gan sākot no braukšanas ar velosipēdu līdz pat dažādiem ekstrēmiem un aizraujošiem sportiem, kalnoskāpšanu un dažādām citām lietām. Kā arī Rancāni ir veiksmīgi uzņēmēji. Gal galā pār visam viņu starpā ir sirsnīgas attiecības un viņi cenšas turēties kopā. Kāda ir bijusi jūsu interese un saistība ar kristietību gan kā ģimenei, gan katram atsevišķi? Es, kā jau daudz citi, esmu kristīta Luterāņu baznīcā pavisam maziņš zīdainis. Man no šīs dienas par atmiņu ir bilde ar tādu lielu baltu kleitu un cakainu caparīti. Bet uz baznīcām īsti mēs negājām un mājās nekādā veidā kristietību nepraktizējām. Vienīgi bija tā apziņa, ka mēs esam kristīti un ka pienāks laiks varbūt arī vajadzētu būt iesvētītiem. Un ja būs doma par laulībām, tad baznīcā, tāpēc, ka tas ir skaisti. Un tad jau pieaugušā vecumā es labprāt reizēm gāju uz dievkalpojumiem dažādās konfesijās, bet es neieguvu tādu piepildījumu. Un mēģinot lasīt Bībeli, bieži vien es viņu noliku, tāpēc, ka es neko nesapratu. Un tad es izmēģināju arī dažādas citas prakses, kuras piedāvāja ātru laimi un piepildīšanu, cīgunu un jogu un latvisko dzīves ziņu un bluķa vilkšanu ap ugunskura un stundām ilgas meditācijas Indijā. Tas viss ir bijis un tas viss ir nācis un aizgājis. Mēs ar vīru kādreiz viens otru skatījāmies, domājam, kāpēc mēs neko nejūtam un nesaprotam, kas īsti ir jāpiedzīvo tajās meditācijās, kurās tu sēdi stundām ilgi, vai kas īsti ir jāpiedzīvo pie ugunskura ziedojot zirņus vai graudus. Mums nebija tāds sauciens un aicinājums. Mēs nesapratām, kas tur ir jādara, kas tur ir jājūt un kāds varētu ietekmēt mūsu dzīvi. Un tad agri vai vēlu šīs prakses vienkārši atkrita pašas no sevis. Nedaudz par manu tuvošanos Dievam, tad es varu teikt, ka tā kā es esmu no Latgales, tad tur katoļu ticība ir dominējoša un arī man vecmāmiņa un vectētiņš bija ļoti ticīgi. Es gan bērnībā maz atceros, kas notika, un kā tas notika, bet es zinu, ka vecmāmiņa skaitīja paturus, viņai bija tāda maz grāmatiņa, viņa teica, ka tā ir ļoti svarīga. Pēc tam vēlāk sapratu, ka tas ir kateķisms. Bija arī Bībele, kur bija ļoti grūti lasīt, bet es nedaudz ielauzījos, viņa bija tādā ļoti vecā rakstā un vecā valodā, un šo to
tīri intereses pēc varēja palasīt, vai vispār var to tekstu uztvert un saprast. Jā. Un, tas izdevās. Lūk, bet tā arī bija faktiski vienīgā saskarsme ar ticību ar Dievu. Es zinu, ka Dievs ir. To man jau no agras bērnības teica, ka tas tā ir un tā tam ir jābūt. Labi, nekāda pretenzija man pret to nebija. Vēlāk jau kopā ar manu sievu Renāti mēs apmeklējām Luterāņu baznīcu diezgan daudz un aktīvi, bet kaut kā mēs neguvām tur īsti piepildījumu un to izpratni, un līdzīgi kā Renāti jau minēja, man arī Bībele ir interesējusi, bet es viņu nekad neesmu mācējis lasīt. Jā. Es viņu nekad neesmu spējis lasīt, uztvert, un es vienmēr viņu paņēmis un nodis vietā. Jā, varētu teikt, ka mēs Dievu meklējām visur. Un tikai varbūt tas veids un forma nebija tas pareizais. Es atcerējos, ka mana mamma arī bija mudinājusi, tā vai teikt, ierosinājusi lūgt, kad mums ģimenē varbūt gāja grūtāk vai bija kaut kādas grūtības. Tos atceros, ka viņa teica, ka dažreiz viņa lūdzot Dievu pirms gulētiešanas. Un vēl arī, ko es atceros, kad arī no agras bērnības, drīzāk tā jau bija pamatskola, kad es vēl nebiju atgriezies pie Dieva, bet man bija veidojusies diskusija ar draugu par to, kurš uzskatīja, ka Dievs nav, bet viņa vecmāmiņa bija arī ļoti ticīga, un viņš savā ziņā, pirms es vēl nebiju kristietis, es nezināju, kas tāda pastarā diena ir. Man ļoti atgādināja pasteles, un es īsti nesaprotu, kāpēc visi, ko tas īsti nozīmē. Mans draugs bija ļoti pret to, ka Dievs ir īsts vai kaut kur mēs nonākam, bet šādās filozofiskās pārdomās es vienmēr centos aicināt un pat arī neapzinoties, ka tas tā tiešām ir, ka kaut kas tomēr ir pēc šīs dzīves, un jo savādāk tam visam nav nekāda jēga. Dievs jūs uzrunāja savā ziņā atsevišķi un gandrīz arī kopā. Jums tie stāsti sākās paralēli, vienlaicīgi, it kā nesaistīti, bet saistīti. Kāds tad ir tas jūsu stāsts? Man laikam sākās tas nedaudz ātrāk, kas ir burtiski 2 vai 3 mēneši, kad 2023. gada oktobrī un novembrī es izjūtu aicinājumu iet uz baznīcu un apmeklēt draudzi. Tā kā es atcerējos, ka es biju kristīts kā luterānis, mazs bērniņš, un tad es arī centos un gāju, katru svētdienu cēlos un cik nu sanāca, gāju uz dievkalpojumiem. Tur noteikti es neko īsti nesapratu, bet to es atceros, ka tas bija tāds sākums, un pēc tam jau mamma paralēli bija sākusi iet bībeles stundas, un tad, kad man apnika iet, tad es attiecīgi jautāju mammai, kas tad ir tā ticība, ko tu tagad mācies, un kā tas ir savā ziņā saistīts, vai tas ir nozīmīgi, un vai viņiem ir kaut kāda baznīca. Un tā mana mamma pajautāja Inai, un mēs arī nākamajā sabatā devāmies uz draudzi, kurā mēs izjutām, es personiski izjūtu ļoti lielu mīlestību un tādu īpašu tuvību un uzņemšanu. Gan jauniešu vidū, gan arī uzreiz, kad visi nāk sasveicināties, visi kaut vai pat paspiež roku vai pajautā no kurienes, kas ir tāds esi, un uzaicināja arī uz jauniešu vakariem, uz mazo grupiņu, un savā ziņā, kad es jautāju mammai, kad būs nākošā reize, tas bija pirmo reizi mēs ieradāmies tur apmēram februārī, un kad es jautāju, mamma teica, ka varētu vai nākošu nedēļu varbūt nebraukt, jo nav jau jāapmeklē katru nedēļu. Bet es teicu, nē, mamma, es ļoti vēlos. Un tā viņa teica, labi. Un tā mēs arī braucām, un tā mēs arī esam braukuši līdz šim sākumā. Cik es atceros, mana mazā māsa pievienojās, tad mans tētis arī pievienojās, un tad jau pēc tam arī mans mazais brālis pievienojās, kas ilgstoši pretojās. Un var teikt, tā izaicināja arī
sabatu un Dievu, tam, kam mēs ticam. Jā, Tomas jau pastāstīja. Tas bija fascinējošs stāsts, īpaši paskatoties atpakaļ tajā brīdī, kad ar mums tas viss notika. Mēs pat nesaskatījām nekādas tādas būtiskas sakritības un nejaušības, kur patiesībā jau nemaz nebija, jo Dievs mūs vadīja. Un tad kādās ļoti laicīgās viesībās pie savas kaimiņienes es satiku sievieti, kuru man bija ar mieru mācīt Bībeli. Es sākotnēji, protams, ka to vispār pat nenovērtēju. Es domāju, tā īsti pat neko nedomāju. Es īsti neticēju, ka tas tā varētu būt un ka tas tā varētu viss sanākt. Un es īsti nezināju, kas tā ir par sievieti, bet viņai iedeva savu telefonu. Viņa jau nākamajā dienā man zvanīja, un tad es varbūt pat nedaudz man izskrēts ar prātu. Es nožēloju, ka es devu savu telefonu, jo es negribēju, lai man tā ļoti uzbāžās, un es negribēju iekļūt kādā sektā, vai es negribēju, lai man uzbruk kristieši, un ka man ir kaut kā šausmīgi jāmaina tagad sava dzīve, un jāsāk justies vainīgai par to, ko es daru. Jo, tāds bija man tāds priekšstats, ka tas tā varētu notikt. Es pieklājīgi teicu, ka es nezinu, kad es tikšu un es netieku, bet šī jaukā māsa man zvanīja arī nākamajā un aiznākamajā dienā, un tad es domāju, labi, pieklājības pēc, es vienreiz satikšos, un tad jau redzēs, kas no tā viss iznāks. Un tā reize bija liktenīga, mēs satikāmies. Viņa man sāka stāstīt par Bībeli, par Dievu, par sabatu, par baušļiem, par dažādām lietām, par Jāņa atklāsmes grāmatu. Man pavērās tāda pasaule. Es sapratu, ka tas ir kaut kas tāds, ko es esmu visu dzīvi meklējusi, un pēkšņi man cilvēks ir gatavs vienkārši to izstāstīt, iedot un uzdāvināt. Un es biju ļoti samulsusi vispār par to veidu, ka Ina mani meklēja, viņa man pielāgojās, viņa man zvanīja, viņa jautāja, kā man iet, un dažas reizes, kad mēs tikāmies, mēs runājām par kādām manām, sirdsāpēm vai bēdām. Viņa mani uzklausīja, mierināja un, palīdzēja. Man arī bija ļoti daudz jautājumu par to, kas ir šis un kas ir tas un kā pareizi dara tā vai šā. Un, ja viņa nezināja, tad viņa noskaidroja, izlasīja, pēc tam vēlāk atsūtīja atbildes. Mums bija ļoti tāda brīnišķīga komunikācija. Un pie tā visa, tas, kas mani īpaši pārsteidza, viņa man katru reizi dāvināja savu cepto maizi. Un protams, ka viņi par to neņēma naudu. Un es nāku no tādas pasaules, no tādas vides, kur viss kaut ko maksā. Un man nemaz arī nav bijis tik viegli kaut ko ņemt bez maksas no citiem, jo es zinu, ka visam ir cena, un ja man kaut ko dod, man ir arī kaut kas jādod pretī. Tā ir tāda viena no brīnišķīgām vērtībām kristiešu pasaulē, ka kristieši prot dot un ņemt vienkārši tāpat, bez maksas. No brīvas sirds, saprotot, ka tās labās lietas viņas nāk no Dieva, un jo mēs vairāk ar viņām dalamies, jo mums visiem ir labāk. Un es arī atceros, ka Tomasam bija 14 gadi tajā brīdī, ja viņš saka, māma, es gribu iet uz baznīcu. Un es pie sevis tā nodomāju, ko tad tās 14-gadīgs puisis vispār saprot, kas ir baznīca un kur viņš tagad ies un kāpēc vispār viņš tagad grib tur iet, varbūt viņš ir kaut ko izlasījis, es tā neuztveru nopietni. Es atmetu roku un teicu, labi, ej uz to, kur mums tā luterāņu baznīca, redzēs, cik tad ilgi tos tur ies. Jo es jau vairākas reizes biju mēģinājusi iet un man nebija izdevies. Un tāpat laikā Dievs mūs pilnīgi vienlaicīgi abas uzrunāja, tikai katru savā veidā. Un tad es sāku lasīt Bībeli un mācīties tās Bībeles stundas. Un sāku arī savai ģimenei dalīties un teikt, jo man likās, tas ir kaut kas tik labs, man ir tas jāizstāsta visiem savējiem arī. Un es pieņemu, ka arī mani ģimenes locekļi, gan vīrs, gan varbūt mazākie bērni, uz to varētu būt skatījās skeptiski, jo es tieši ar tādu pašu sajūsmu un deksmu mēģināju viņus iesaistīt arī cigunā, jogā, dievturībā un dažādos citos pulciņos, kur visur pilsētā notiek.
Bet, lūk, mēs atradām šo kā īstu un esam te palikuši, un par to es esmu ļoti priecīga. Tad es atceros, ka mēs braucām pirmo reizi uz dievkalpojumu. Pirmkārt bija ļoti grūti, laikam, pieņemt to, ka tas ir sabatā. Tas bija kaut kas tāds, tas bija pirmā gada cīņa mums visu laiku. Kāpēc tā un kāpēc ne pirmdienā vai trešdienā? Tagad vairs par to jautājumu nav. Mēs īsti nezinājām, uz kuriem mēs braucam. Mēs par adventistiem nekad dzirdējuši īsti nebijām. Es biju kaut kur grāmatās lasījusi, ka adventisti 2. pasaules kara laikā ļoti daudz bija iesaistīti ebreju glābšanā, tieši adventisti. Un tas bija vārds, kur es biju dzirdējusi saistībā ar šīm ebreju glābšanām, bet par adventistiem kā tādiem es nezināju pilnīgi neko. Un tad sestdienā mums bija brauciens uz to pirmo dievkalpojumu, un Tomas saka, bet māma, kur mēs vispār braucam? Un tad es teicu, es jau īsti nezinu, varbūt tas būs tāds tumšs piekvēpināts dzīvoklīts ar aizkariem aizkarināts, un tur vīraki kūpēs, un kāds vēl bursies. Es saku, es nezinu, man nav nejausmas. Un piebrauksim, un ja mums nepatiks un liksies, ka tur ir bīstami, vienkārši neiesim iekšā. Aizbraucot, mēs redzējām brīnišķīgu dievnamu un sapucētus cilvēkus, un mēs redzējām, kā cilvēki slavē Dievu un kā viņi svin šo svēto dienu, un mums tas ļoti, ļoti patika. Un tad tā arī bija, ka Tomas teica, un kad mēs nākošais brauksim, likās, kā tagad reizi nedēļā mums tiešām ir jāceļās no rīta, brīvdienas jau ir tik maz, un mēs tagad brauksim, un mums jāpucējās, un jāsēž 3 stundas dievkalpojumā, bet mums tas tik ļoti patīk. Tagad tā ir mūsu iknedēļas mīļākā nodarbe. Renāta minēja, ka iespējams pārējā ģimene skatījās skeptiski uz šo jauno ideju un deksmi. Jāni, kā tev bija to visu redzēt, vērot, un beigās jau tu tomēr iesaisties? Renāte ir rīcības cilvēks, mērķtiecīga. To es izbaudīju arī visos iepriekšējos meklējumos. Un, nevar teikt, ka manī valdīja skepse, drīzāk interese. Un mums ir tāds princips, ja vienošanās, ka mēs visu darām kopā. Ģimenē jāturās kopā, tāpēc es arī nolēmu, kāpēc man ir jāmeklē citur kaut kas, ja taciņa jau 2 reizes ir iestaigāta, un es piebiedrojos. Un es teiktu, ka notika tādi 2 zīmīgi brīnumi, varētu teikt, manā apziņā. Viens ir saistīts ar svēto dienu, ar sabatu, kur es šo dienu esmu meklējis visu laiku. Es zinu, ka kopš bērnības man vecmāmiņa ir teikusi, ka svētdienās strādāt nedrīkst. Māma man ir teikusi un mācījusi neuzspiesti, bet viņa teikusi, svētdienā strādāt nedrīkst. Tik īsi un tik vienkārši, kā es arī to pateicu. Ja, bez papildus paskaidrojumiem, bez kāda uzspiešanas, bet viņa ir tāda stingra noteikta. Un es esmu arī mēģinājis mums ģimenē ieviest šo vienu dienu, kad mēs nedaram neko, nestrādājam un atpūšamies. Ja? Un tas nav izdevies, tāpēc, ka vienmēr visu laiku kaut kas tomēr atrodās, kas ir jāizdara un kas un kā. Un tad, kad tu esi viens ar šīm te domām un idejām, tad tu nevari visu panākt, tas nestrādā tik labi. Un tad, kad mēs sākām apmeklēt 7. dienas adventistu draudzi un tika uzsvērta šī diena, tad man saslēdzās un pilnīgi apziņā noklikšķēja, ka tā ir pat vēl labāka diena kā svētdiena, ja, kas latviešu valodā ir svēta diena, jā, bet citās valodās tas tā gluži nav. Un sabats un sestdiena viņa mums atnāca tāda kā pilnīga glābšana no tās saspringtās ikdienas, tāda pārslēgšanās, kurā mēs izcīnījām dažas cīņas, bet tas ir vairāk
tāda izpratne, pie paļaušanās uz Dievu par to, ka viņš jau visu sakārto un visu saliek pa savām vietām. Un tā diena, kurā mēs tiešām atpūšamies no savas ikdienas un daram kaut ko citu, un konkrēti mēs slavējam Dievu, mēs lasam Bībeli rakstus un pārspriežam un gudrojam un domājam un pierakstam un mācamies. Tā ir tāda pārslēgšanās no ikdienas un atjaunošanās. Tas bija viens aspekts, un otrs aspekts bija mana senā vēlme palasīt Bībeli. Viņa arī pēkšņi tā kā atvērās un atrisinājās. Jā. Es pēkšņi varēju lasīt Bībeli ar izpratni, ar konkrētu plānu, ar konkrētu saturu, skaidrojumiem, izpratni, un tas nenāk uzreiz vienā dienā kā klikšķis, jā, bet šī te adventistu pieeja, ka katru sabatu tiek pētīta Bībele, ka katru sabatu tiek veikt noteikts tēmas izpēte, kurai tu gatavojies visu nedēļu. Pie tā viss ir jāpierod, jāiemācās, citam tas nāk vieglāk, vienkāršāk, citam grūtāk, bet beigās šis brīnums arī ar mani notika, ja, ka es sāku lasīt Bībeli, pētīt Bībeli, un es diezgan ātri arī nonācu līdz tam, ka es gribu iziet šīs te Bībeles stundas, un jā, tas arī notika. Jūs jau nedaudz iesākāt. Kā tad ir mainījusies jūsu ģimenes ikdiena pirms jūs kļuvāt par kristiešiem, un kāda tā ir šobrīd? Ļoti mainījusies. Mūsu ikdiena tagad ir tik brīnišķīga, pateicoties Dievam, pateicoties tam, ka mēs esam atgriežušies, mēs esam kristieši. Droši vien, ka tā ir daudziem kristiešiem, un es arī priecājos par to, ka mums katrs rīts sāks ar lūgšanu. Un mēs pārsvarā gan katrs atsevišķi palasam kaut ko no Dieva vārda. Tas ir tā kā apģērbties, un tas ir tā kā paēst brokastis, tas ir bez tā vairs iedomāties nevar. Un arī ikdiena un dažādie izaicinājumi paiet krietni mierīgāk, tāpēc, ka ir uz ko paļauties. Mēs vairs neesam tādi vieni pazuduši plašajā pasaulē. Un mēs arī kā ģimeni jūtamies daudz saliedētāki un daudz vairāk izjūtam tādu kopību un paļaušanos vienam uz otru. Droši vien tāpēc, ka mums ir Dievs, kas mūs vieno. Un tad sabata ievērošana, tā ir visīpašākā svētība, laikam, ko es varētu minēt, patiešām pieturoties pie tā, ko Dievs ir vēlējis, jo sabats ir celts cilvēka, ne Dieva dēļ. Cilvēkam ir nepieciešama tā viena diena, lai atpūstos un lai aiziet prom no pasaules rūpēm un raizēm. Un tas mūsu ģimenei ir devis tādu sirsnību un mīlestību un draudzību. Sākotnēji, protams, likās, kā tad mēs tagad neiesim uz veikalu, neiesim uz ballīti, neiesim uz kādiem komerces pasākumiem. Tagad mums tas pilnīgi absolūti nepietrūkst. Un liekas, vispār, kā mēs varējām bez tā visa dzīvot. Tas ir kaut kas tāds, kas mūs ļoti visus vieno, par ko mums nav arī nekādu domstarpību. Un bērni, es pat teiktu, ka ir daudz dedzīgāki Dieva likuma ievērotāji nekā mēs. Viņi ir daudz ātrāk un daudz dabīgāk. Tas viss notiek, un viņi mēdz arī dažreiz mūsu apsaukt, teikt, māma, tēte, nē, tā Bībelē ir rakstīts savādāk, un mums ir jādara šādi. Par to es arī esmu ļoti priecīga. Jā, es gribēju papildināt par to, kas varbūt ir mainījies, tad ir mainījies tāda kopēja attieksme pret dzīvi un mūsu dzīvēs, ģimenē, savstarpējās attiecībās ar apkārtējiem cilvēkiem ir ienācis tāds miers, paļāvība. Tas, ka mēs zinām, ka aiz mums stāv kaut kas liels un visu varens, kas daudz lietas vienkārši var sakārtot. Mums ir tikai jāpalūdz, jāpielūdz, jālūdz, jāiesaist. Varbūt kādreiz vienkārši domās jāpaļaujās uz to. Es domāju, manā uztverē tas ir laikam vislielākās izmaiņas, jo līdz šim es
mēs esam visu darījuši savās spēkos. Visu, ko mēs esam sasnieguši, iemācījušies, ieguvuši, izdarījuši, tas ir bijis ar lielu darbu un ar tādu paļaušanos uz sevi un bieži vien pat ne uz vienu citu, bet tikai uz sevi. Un arī kalnā kāpt liekas, ka tas ir tikai no paša spēkiem atkarīgs. Un tev ir 2 kājas, mugursoma un varbūt nūjas, un tev ir 15 kilometri kalnā, jā, un apkārt nevienu, un nav uz nevienu uz ko paļauties. Bet tagad ir skaidrs, ka tas tā gluži nav. Mums ir Dievs, uz ko paļauties. Kā bija kristīties kopā kā ģimenē, jo jūs kristījāties kopā? Jā, mums bija līdz tam tāds ceļš jānoiet, lai tas notiktu. Mums bija jāaiziet bībeles stundas un jāsorganizē viens datums, kas dara gan pašiem, gan draugiem. Tas bija brīnišķīgi, un es ļoti priecājos arī, ka jaunākie bērni aktīvi iet bībeles stundas, un arī viņi vēlas kristīties, un tad mēs visi ģimeni būsim kristījušies, un tas būs tāds liels spēks. Un sākumā es ļoti daudz par to nedomāju, kā kristīties vai kopā vai atsevišķi. Man tas svarīgākais bija noslēgt šo derību ar Dievu un attiecīgi būt pieņemtam kā viņa bērnam. Bet atskatoties tagad uz kristībām, esmu ļoti priecīgs, ka mums izdevās arī visiem 3 kopā nokristīties. Un tās izjūtas nav tiešām aprakstāms, cik laimīgs tu vari būt tajā brīdī, kad tu tiec uzņemts lielajā Dieva ģimenē, kur tu vari tikt uzņemts kopā ar savu ģimeni. Un tad ir tāda kā dubula ģimenes, varētu pat pateikt. Es manuprāt, šo sajūtu varētu raksturot, kā ir līdzīgi 91. psalmā, kad tev ir patvērums un tev ir tāda kā pils, kurā tu vari arī patvērties, un kas, manuprāt, ir visu dzīvi arī trūcis, ka tev nav tāds viens ļoti tūs draugs, un kuram tu arī nodot visas savas dzīves rūpes un raizes, un tiešām zini, ka tur ir kāds arī, kas tevi klausās, un kas tevi arī uzklaus, un kas dod šo mūžības cerību. Jā, es vēl gribēju pieminēt par kristībām, ka tie bija brīnišķīgi svētki, kur mums bija sajūta, ka svētki notiek ne tikai uz zemes, bet arī debesīs, un mēs esam ārkārtīgi pateicīgi Rīgas pirmajai draudzei un arī pārējiem mūsu draugiem un paziņām, kuri ieradās un dalīja ar mums šo prieka dienu, jo visa atmosfēra bija tik ārkārtīgi svinīga un tik skaista. Tie bija tādi mīlestības svētki, un mēs saņēmām tik daudz mīlestības, tik daudz baltu un dažādu citu krāsu ziedu, ka, man liekas, mums pat kāzās nekas tik daudz nebija bijis. Tas bija tā ļoti, ļoti patiesi. Mēs visi bijām vienoti lielā Dieva žēlstībā un Dieva mīlestībā. Tas viennozīmīgi ir bijis viskaistākais notikums mūsu dzīvē. Jā, tās mūsu kopējās kristības bija brīnišķīgs ceļojums un piedzīvojums. Ceļojums tādā ziņā, ka līdz viņām nokļūt fiziski bija sarežģīts posms, kaut gan tā apziņa, ka es esmu gatavs kristīties, viņa jau man ir labu laiku. Bet man bija arī pilnīgi pašam skaidrs, ka es gribu kristīties kopā. Varētu teikt, tas bija tāds nosacījums, ko es sev uzliku. Tāpēc, ka mums ir princips, ka mēs visu darām kopā, un kāpēc, lai nekristītos, jo mēs esam viena miesa, un tas nevajadzētu būt nekādam šķērslim. Un kā izrādījās, ir pat vēl interesantāk, ka beigās, ka mūs kristīja, mēs tiešām to darījām ar Renātu vienlaicīgi. Tas notika diezgan brīnumaini, un līdz šim te aktam mēs nonācām burtiski pēdējā mirklī. Sākotnēji likās, ka mēs to darīsim vienā dienā, vienā vietā, vienā laikā, bet tas, ka tas notiksies vienlaicīgi, tas man bija tāds zināmā mērā brīnums.
kurš atnāca pēkšņi ne no kurienes. Ja. Kristiešu ceļš ir brīnišķīgi skaists, bet nevienmēr viegls. Iespējams, ka jūs jau arī esat saskārušies ar kādiem izaicinājumiem, kādi tie ir bijuši un kā Dievs tiem palīdzējis tikt pāri. Viens no lielākajiem izaicinājumiem bija saprast, ka gan es pati, gan arī citi draudzes locekļi, mēs visi vēl ar vienu esam tikai cilvēki. Sākotnēji varbūt likās, ka laicīgā pasaulē ir viena opera, un ieejot dievnamā ir pavisam cita lieta, un šeit mēs visi kļūstam svēti kā eņģeļi. Nu, tā nav. Līdz ar to man sanāca vilties gan sevī, gan varbūt citos draudzes locekļos, bet tā bija ļoti laba mācība, saprotot, ka mēs esam grēcīgi cilvēki, un tāpat laikā mums jau ir cerība. Un, protams, ka reakcija un spēja atrisināt kādas nebūšanas vai strīdus šobrīd ar Dieva palīdzību ir pavisam savādāk. Tā kā es teiktu, ka tie pārbaudījumi ir arī ieguvumi. Mēs visi arī esam cilvēki, un ka no cilvēkiem nevar prasīt neko vairāk kā vien no Dieva. Tas arī ir minēts Bībelē, kad cilvēki var mūs pievilt vai var mūs sāpināt, bet mūsu Dievs mūs nekad nepievils. Un otrs, kas man lika saprast, ka es nedrīkstu ņemt par piemēru citus kristiešus, citus cilvēkus. Es varu no tiem iedvesmoties, bet man galvenajam piemēram ir jābūt tieši Jēzum. Un, manuprāt, tas bija tas svarīgākais punkts, ko, protams, es to esmu dzirdējis draudzē vairākas reizes, kad es gāju, bet tas bija tas brīdis, kad es tiešām sev pateicu, paga, kā tagad tu īsti dzīvo, vai tu dzīvo kā citi kristieši dzīvo, vai tu dzīvo kā Jēzus dzīvoja? Mums tie izaicinājumi mainās visu laiku, mēs kā kristieši augam, un tad mums tiek piedāvāti arī vairāk dažādi izaicinājumi. Es atceros, ka viens no pirmajiem izaicinājumiem, kurš tagad jau šķiet, kas tad tur tāds, bet tas bija diezgan mulsinoši sākt pielūgt pirms ēšanas. Nu, mājās klusumā, mierā, kur neviens neredz, tas bija kaut kas viens, tad mēs viens uz otru rādījām pirkstu, kurš tad būs tas, kurš šoreiz lūgs, un reizēm bija diezgan grūti, kamēr mēs atradām kādu. Un tad parasti es uzņēmos vadību un iniciatīvu, bet pēc tam jau to pārņēma Tomas, un tad bija mazais brālis, kurš, kamēr mēs lūdzām, mierīgi ēda un teica, ka Dieva nav. Bet tagad arī viņš saka sirsnīgas lūgšanas, un tad izaicinājums bija, ja mēs kaut kur devāmies ciemos, vai pie mums atnāca draugi, kuri mūs pazīst visādi dažādi no dažādām pusēm, tikai nekā praktizējošas kristiešus, vai ja mēs bijām kādā restorānā, un tad mums sākumā bija ļoti kauns. Mēs nevarējām saprast, kā to darīt, kad to darīt, un kaut kā mēģinājām kopīgi aizmirst vai izvairīties. Un tad man palīdzēja ar šo izaicinājumu tik galā mana viena draudzene. Viņa teica, tātad tu neesi pārliecināta, un tātad tevi kauns. Kas tad tas ir tev tāds par Dievu? Un es domāju, viss tas nozīmē, ka viņa man pateica tiešām to, kā tas izskatās. Es domāju, vai man ir kauns no sava Dieva? Nu, nē, nekad dzīvē. Un vai tad es neesmu pārliecināta par Dieva taisnību? Nē, es esmu. Un tad kāpēc dažādas nepatīkamas lietas darīt cilvēkiem uz ielas un publiskās vietās ir pieņemami un visi iet garām pat nepaskatoties un visi ir pieraduši arī pie rupībām un pudeļu cilāšanas un smēķēšanas. Bet pielūgšana ir kaut kāds netīkams vienradzes, no kura visi novērš skatus. Tomēr nē, tas ir jāmaina. Un kopš tās dienas man vispār vairs nav ne kauns, ne nērti, un tieši otrādi es esmu gatava pielūgt jebkurā laikā, jebkurā vietā un vēl piedāvāt to darīt arī citiem. Un tas ir atvēris patiesībā durvis uz daudz cilvēku sirdīm. Cilvēkiem patīk un cilvēki ilgojas pēc lūkšanām. Vienkārši tas ir tā neierasti un sākumā it kā nērti. Bet tās ir bijušas ļoti, ļoti interesantas pieredzes, kad cilvēkiem, arī kas nav kristieši, piedāvā kopīgi pielūgt. Kas tad Dievā ir tāds, ka visa ģimene ir gatava viņam sekot? Tas gan ir ļoti individuāli, droši vien, jo mēs ar vīru arī to pārnājām. Es domāju, ka
tā tukšuma sajūta un zemais pašvērtējums, kas ir vajājis visu mūžu, neskatoties uz to, ka dzīve principā ir bijusi ļoti izdevusies, un es esmu bijusi apdāvināta ar bērniem un ar talantiem un bērnu talantiem, un Dievs ir dāvinājis ļoti, ļoti daudz. Ne es tos redzējusi, ne es tos novērtējusi, ne es arī tādā mīlestības un pilnības sajūtā esmu spējusi par to dzīvot un priecāties ikdienas. Un tad, kad es esmu atgriezusies pie Dieva un sapratusi, cik es esmu vērtīga par to, ka Dievs manis personīgi dēļ ir miris pie krusta un ziedojis savu vienīgo dēlu, tajā brīdī notika kāds brīnums manī, ka es sapratu visu to, ko Dievs man ir dāvinājis. Un Dievs man to visu ir dāvinājis avansā. Nekas man nav ticis prasīts pretī. Pacietīgi ir gaidījis, kad es nākšu caur kuru taciņu un kad man lapa tiksies. Es esmu sajūtusies tik laimīga, tik novērtēta, tik pilnvērtīga. Un tā sajūta nepazūd. Nav tā, ka paiet 2 nedēļas, es pamostos un izkāpju no lotusa meditācijas, un tas vairs nav. Nē, tas tikai turpinās un vairojās, un man gribas redzēt visapkārt tādus cilvēkus, un gribas viss raut aiz rokas un teikt, hei, re, kur ir Dievs? Tāpēc Dievs ir universāls, Dievs ir vienīgais ceļš. Laikam no manas puses Dievs ir pacietīgs, lēnprātīgs un visu varošs. Un es atceros, ka mēs laulājāmies, tad mācītājs teica 3 lietas, kuras viņš mums novēl, un viņš mums novēlēja pacietību un pacietību visā, ko mēs darām. Un tas, ko mēs redzam pie Dieva, ir tas, ka viņš ir pat pārākā pakāpē pacietīgs mūs visus uzmanīgi gaidot, virzot, vadot, norādot. Iespējams, šīs dažādas norādes mēs nemaz nepamanām ikdienā. Tad kaut kādā brīdī mēs sākam viņas pamanīt, tad mēs viņām pievēršam uzmanību. Tad mēs saprotam, ka Dievs strādā un viņš atbild mūsu lūkšanām un mūsu vajadzībām. Un tad mēs atkal to sākam uztvert par pašsaprotamu un sākam vairs neievērot. Jā. Un tāpat viņš ir tikpat pacietīgs un tikpat uzmanīgs un tāpat mūs turpina vadīt cauri šai dzīvē. Es domāju, ka tas ir tā atziņa, kas mūs šobrīd pavada un vada. Sirsnīgs paldies, mīļā Rancānu ģimene, ka jūs šeit šodien ieradāties. Tiešām slava Dievam, ka viņš jūs ir atradis. Un var tiešām redzēt, ka jūs Dievu mīlat no visas sirds. Un lai tiešām Dievs arī svētī tālāk jūsu kalpošanās, jūsu ģimenes dzīvē, lai šis prieks un svētība un miers, ko jūs ieguvuši, tad var būt tālāk par svētību arī citiem. Un arī jums, mīļie radio klausītāji, novēlu turiet savus mīļos lūkšanās, jo mēs nekad nevaram zināt, kurš ir tas cilvēks, kurš ilgojas, kuram ir vajadzīga šī satikšanās, šīs bībeles stundas, šis iedrošinājums. Un lai tiešām Dievs šajā nedēļā jūs vada pie kāda cilvēka, kurš iespējams ir izslāpis pie Dieva. Jūs klausījāties raidījumu no sarunu cikla Atrasts. Ar jums kopā bija Jānis Renāte un Tomas Rancāni, kā arī es, Jana Imaka. Līdz citai reizei!